Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Vispār, vai mēs esam aizdomājušies par to, cik ļoti mēs esam privileģēti? Katru dienu Dievs dod jaunu žēlastību, nerunājot jau par to, ka viņš dod mums šo jauno dienu. Viņš mums sniedz savu žēlastību, viņš sedz mūs ar savu laipnību kā ar bruņām. Viņš mūs tik ļoti mīl un tik ļoti sargā un tik ļoti gādā par mums. Mēs īstenībā esam ļoti privileģēta Dieva radības daļa. Mēs varam runāt, mēs varam izteikties, mēs varam domāt, bet visvairāk privileģijas dod Dievs saviem bērniem, jo viņš dod viņiem savu autoritāti, lai tas vārds, ko izrunā viņa bērni, viņa dzīvē var īstenoties. Bet, lai zinātu, ko mēs, lai zinātu, kas mums ir vajadzīgs, Dievs mums ir devis savu vārdu, tiem vārdiem sakot Bībeli, kurā viņš atklāja mums savu nodomu, mūsu dzīvei, mūsu gaitām, plus vēl viņš ieliek vārdus mūsu mutē, lai mēs tos izrunātu. Un kad mēs izrunājam Dievu vārdu, tā privilēģija ir tajā, ka mēs to drīkstam izrunāt ar ticību, un Dievs to var īstenot mūsu dzīvē. Tāpēc Dieva vārds ir vienīgais, kas var mainīt visus apstākļus, lai ar kādiem tu šodien saskartos. Es esmu sveicināts, šis ir vēstījums īsi par galveno, un es turpināšu iesākt to tēmu. Es ļoti atvainojos atsaucoties uz Ķīpseles dievkalpojumiem. Un man uzmanību piesaistīja viena doma, ko es nekad nebiju ieraudzījis, bet tad, kad es pārlasīju pierakstus, jo saprotama lieta, ka es pašā Ķīpselā nepierakstīju, bet mājās es pārskatīju šos video un izdarīju konspektus, es uzgāju vēl pāris lietas, es padalīšos ar tām. Labi, es ticu, ka tas nāks tavai ticības celšanai par labu un cels tevi un stiprinās un dos drosmi iet tālāk ar jaunu spēku, ar to spēku, ko Dievs mums dod ikdienā. Mēs esam Mārka evaņģēlija 8. nodaļā, un es apstājos iepriekš pie 19. panta. Un tur es lasu tā. Es sākšu ar 17. pantu. To nomanīdams, Jēzus nomanīja, ka viņi savā starpā runā, ka viņam maizes nav līdzi. Viņš uz tiem sacīja, ko jūs runājat, ka jums maizes nav. Jo šis teikums vien pievērš uzmanību, vai ne? Vai jūs vēl nemanāt, nedz noprotat? Daudzus gadus es šos pantus lasīju, un kas tad man vēl tur jānomana? Ka nav, tā nav, ko tad tu vēl vari nomanīt? Bet viņš atgādina, vai jums sirds vēl ir apcietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat. Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Jūs neatminaties, kad es tās 5 maizes, tiem 5000 lauzu, cik grozu ar druskām jūs esat pielasījuši. Tie uz viņu saka 12. Bet kad es tās 7 maizes, tiem 4000 lauzu, cik pilnu grozu ar atlikušām druskām jūs esat pielasījuši? Un tie saka 7. Tas bija pārpalikums no tā, ko ēda, ko lauza un dalīja. Dievs pavairoja to mazumiņu. Jēzus, atcerieties, es kādā no vēstījumiem jau esmu dalījusies ar to, viņš pienesa Dievam, viņš pateicās un tad lauza. Un tā odziņa, ko es paņēmu no Nātana Morisa sludinātā, bija tas, ka tajā brīdī, kad tu tiec lausts, tajā brīdī, kad ir sāpīgi, kad ir smagi, kad situācija ir galīgi ne tā, kā tu esi cerējis, tajā brīdī Dievs rada šīs pērles, šos brīnumus, šo pavairošanu. Tavā dzīvē
tavās gaitās, visā, kas ap tevi notiek. Un, ziniet, tā ir labā vēsts. Un Nātans Moris, kā šobrīd atceros, viņš teica, tāpēc priecājieties, kad jums ir laušana. Jā, tas ir sāpīgi, jā, gribas raudāt, bet slavējiet Dievu. Jo tagad tu zini, ka laušanas brīdī notiek brīnums tavā dzīvē. Tajos apstākļos, kas tev sāp, kas tev ir smagi, kas ir nepanesami, kad gribas aizbēgt no visiem tālu prom, notiek šī brīnuma veidošana. Mēs to neredzam, bet Dievs dara. Un tiek pabaroti 5000 un 7000. Un interesanti par groziem. Vienā gadījumā 12, otrā 7. Un man vienmēr ir bijis šis jautājums, ja jau tu vienreiz varēji 12 grozus, kāpēc otrā gadījumā 7? Un Nātans Moris deva šo atbildi. 12 ir par Dieva izredzēto tautu, 7, lai arī pagāniem būtu pārpalikums, lai arī pagāniem būtu pietiekoši. Jo laikā, kad Jēzus kalpo uz zemes, pagāniem vēl netiek sludināta Dieva vēsts. Jēzus teica, es nācu pie savējiem. Bet tad, kad šī maizīte tika lausta un dalīta tālāk, man arī tika viens gabaliņš no tās maizes, ko Nātans izmeta zālē. Slavu Dievam, tā bija milzīga svētība. Es nezinu, kas no tā visa būs, bet es ticu, būs kaut kas ļoti, ļoti labs. Un šī doma ir, ka evaņģēlijam jātiek sludinātam līdz pasaules galam, līdz pēdējiem cilvēkam uz zemes, līdz Jēzus otrajai atnākšanai. Tam tā ir jābūt. Un trešā labā lieta šajā maizes laušanā un dalīšanā, un šajā te 12 grozi un 7 grozi ir tas, ka Dievs tevi piepilda ne tikai priekš tevis. Viņš tevi piepilda, lai tu esi spējīgs iet nākamajām paaudzēm. Nākamajām paaudzēm, visiem, kas aiz tevis stāstīt par to, cik Dievs ir labs un cik varenas lietas viņš tavā dzīvē ir darījis, lai viņiem ir iespēja piedzīvot to savā dzīvē. Un runājot par to, ka mēs stāstām par to, cik Dievs ir labs, es atgādinu par kādu datumu. Vasara ir pilna ar visādiem kristīgiem pasākumiem, nometnēm, piedzīvojumiem. Un arī mēs organizējam tādu vienas dienas saiešanu, ko mēs saucam par liecību konferenci. Jo, ja Dievs vadīs, būs jau arī kāda svētruna un īpaša uzruna. Un es ticu, ka Dievs ļaus man uztaisīt jums milzīgu pārsteigumu 13. jūlijā Skolas ielā. Un tagad es neatceros pareizi adresi, man liekas, ka bija Skolas ielā 8, es noprecizēšu. Turpat, kur pagājušajā gadā mēs satikāmies uz liecību konferenci, viņa godība apklāja debesis. Un visa zeme ir pilna viņa slavas. Telpas ir sarunāts, notiksies. Tagad man ir Dievs devis uzdevumu uztaisīt jums pārsteigumu. Tas nozīmē, ka būs kādi viesi, kas būs pārsteigums, par kuriem jūs nezināt. Es jums esmu, Dievs teica jums neteikt, es teikšu tā, ka tas būs pārsteigums. Pārsteigums kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki ir gana plaši pazīstami. Man vēl ir ar viņiem jāsarunā un jālūdz viņi atbraukt. Un, ja Dievs dos šo pārsteigumu piedzīvot Madonā, tad tas būs patiešām pārsteigums. Bet pagaidām pateiksimies Dievam par to, ko viņš dara. Debes Tēvs, es tev pateicos par šo laušanas brīdi. Par šo laušanas brīdi manā dzīvē, kad šķiet, ka dzīvē nav jēgas. Es tev pateicos par to, ka ir brīži, kad tu mani lauz. Un kāpēc pateicos? Tāpēc, ka zinu, tieši šajā brīdī, šajos smagajos un grūtajos mūsu dzīves brīžos, kad mēs tiekam lausti, kad mēs tiekam sāpināti, tu, kungs, taisi lielo brīnumu, lielo to vareno un nepieejamo, ko mēs agrāk nezinājām. Es piesaucu tevi, Tēvs.
Un es pateicos tev, jo zinu, ka tu dari vairāk par visu, ko es lūdzu vai saprotu. Un tas, ko mēs redzēsim, ko mēs piedzīvosim, būs tik brīnišķīgs, ka mēs varēsim teikt, ak, Dievs, tu esi brīnišķīgs. Lai tavam vārdam ir slava, gods un pateicība par to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.